sveiciens podkāstā Ultraspēks. Šomēnes ieskrienam podkāsta 4. gadā ar jau 40. ultraspēka stāstu. Šoreiz viesos Dace Veipa. Dace sāka skriet pirms 12 gadiem, un jau pēc pirmajiem noskrietajiem pusmaratoniem 2013. gada nogalē sekoja pirmais ultramaratons. Šobrīd viņa ir noskrējusi teju 40 ultramaratonus. Epizodē runājam par Daces nesenākajām ultrām. Rojas 24 stundu skrējienu, kur viņai izdevās noskriet 163 km un Seulas 109 km ultramaratonu. Dace atklāja savu ultraspēku atgriezties pie ultramaratona skriešanas pēc vairākām traumām un operācijām, kas liedza skriet bez sāpēm vairāku gadu garumā. Mēnesī, kad svinam Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gada dienu, Dace dalās atmiņās par pirmo atjaunoto Rīga Valmiera 107 skrējienu, kurā viņa no dāmām izcīnīja pirmo vietu. Par Foxpace skriešanas apģērbu ideju, domām, kas rodas diennakti skrienot un mājas sajūtu ultramaratonos, klausies Daces ultraspēka stāstā. Šoreiz ultraspēkā tiekos ar Daci. Sveika! Sveika! Citi tevi asociē ar vārdu lapsa. Kā tas sākās? Tam droši vien bija kāds sakars ar manu matu krāsu, bet tā konkrēti tas bija tik sen, ka es nemācēšu pateikt. Bet tas ir bijis jau no skolas laikiem? Nē, tas tikai sākās skriešanas draudziņu vidū, kad man sāka dēvēt par ultralapsu, un tad lapsa jau bija atvasinājums no tā. Un tu pieņēmi šo kā teikt, iesauku, un tagad jau mēs arī tev noteikti asociējam ar apģērbu Foxpace. Kā tā ideja radās? Droši vien, kad man bija jāizvēlās nosaukums, tad tas bija saistīts ar šo lapsu lietu, bet kā tas radās, ir diezgan tāds, varbūt bēdīgs iesākums šim stāstam, bet beidzās te ir labi. Tas notika laikā, kad es biju zaudējusi spēju skriet pilnībā. Tas bija pēc vairākām operācijām, ne pēc visām laikam, bet pēc vairākām ceļgaliem. Es biju ļoti satraumējusies, un es skriet vairs nevarēju, un man tik ļoti gribējās kaut nedaudz sajust to sajūtu, ka man likās, ka man kaut kā tas ir ar kaut ko jāizstāj, bet tam ir jābūt kaut kam saistītam. Un tā man ienāca prātā, kad jau tāpat mana dzīve viss ir saistīta ar lupatām, un es tajā kaut ko saprotu, tad es varētu šo kaut kā integrēt iekšā, un sāka rasties idejas par tērpiem skriešanai. Viss, ko es jau kad būtu gribējusi savos tērpos skrienot, to es tur centos tā kā ielikt. Un laikam man lielākā vēlme bija kaut kad to tā kā arī notestēt pašai. Mēs to sākām kopā ar kolēģi, ar kuras tobrīd strādāju kopā. Viņa arī skrien. Viņa taisīja man tos zīmējumus virsū, un es viņai taisīju konstrukcijas, un tā mēs radījām šo zīmolu. Un jā, forši gan, ka tagad es arī pati varu to izmantot. Pastāsti varbūt tiem, kas nezina, ko var iegādāties Foxpace. Foxpace var iegādāties skriešanas apģērbu. Tas ir... Sākām mēs ar sieviešu apģērbu. Tā kā kleitas un svārki priekš skriešanas. Kāpēc tā? Tāpēc, ka varbūt bišķiņ savādāk uz to brīdi īpaši daudz ko tādu nevarēja atrast. 20. gads. Pamazām mēs tur integrējām arī vīriešu segmentu un arī nedaudz ikdienas apģērbu. Un tā, tas ir tāds blakus hobijs skriešanai. Neteiksim, ka mūsu pamatnodarbošanās, bet blakus hobijs. Manuprāt, ļoti skaists apģērbs. Noteikti ir pamanāms skriešanas sacensībās. Man šķiet tāds svētku pilnīgi, vai pat ikdienas treniņiem, bet ar sajūtu svētki un skaisti. Tieši tā. Tas arī bija tā pamatdoma, jo vēl pirms tā visa es reizēm mēģinu sev uzšūt kādu kleitu uz skriešanas sacensībām. Kāpēc? Jo sacensības taču ir svētki, vai es iešu uz svētkiem treniņtērpā? Taču man vajag saposties. Un vēl viena nianse, kas man šķiet ļoti svarīga – kabatas. O jā, kur bez kabatām? Tieši tā, bet
kabatas, vismaz manā pieredzē, sieviešu apģērbiem, sieviešu leggingiem ir problēma. Nevienmēr tās tiek iekļautas. Un tas, kas man vispār, kad es pirmo reizi uzzināju par Foxpace, kad tieši tās kabatas, tas bija tas, kas mani piesaistīja vispār par to sākt interesēties. Tā kā ļoti tiešām skaisti. Vēl par lapsas nosaukumu esmu pamanījis, ka otrdienās notiek kopskrējieni lapsu kakti. Pastāsti, kā tas notiek? Jā, tā jau ir otrā sezona mums. Pirmā sezona bija pagājušajā gadā, tas saucās nedaudz savādāk. Bet tā pamatdoma bija, ka tad, kad es sāku skriet, es pievienojos tādai Noskrien LV skriešanas komunai virtuālai, un tur bija ļoti daudz un izplatīti dažādi koptreniņi. Un tur bija tādi teikas kopskrējieni, kuros es tiešām iepazinu ļoti daudz interesantus cilvēkus. Un vispār, tas ir forši skriet kopā ar kādu, ja tev, piemēram, negribās tajā dienā skriet treniņu, vai ir briesmīgs laiks ārā, vai ir miljonas citu lietu, ko tu darītu, bet, kaut kā vajag, tad paskriet kopā ar kādu vienmēr ir laba doma. Papļāpāt un maz nepamanīt, kā ir pagājusi jau stunda vai vairāk. Un tad pagājušajā gadā, pēc Stirnabuka sezonas noslēguma, mēs ar Foxpace kolēģi Daigu sēdējām un domājām, kāpēc gan mēs nevarētu atsākt šādu tradīciju, izsludināt, kad notiek koptreniņi otrdienās, teikā un tos veikt. Un tad mēs domājām, bet labi, kuram vispār tas interesēs? Bet mēs vismaz esam divas un koptreniņš būs arī, ja neviens neatnāks. Bet nē, vienmēr kāds atnāk un pat jau mums ir otrā sezona. Un mēs cenšamies skriet tādas vietas, kur jūs varbūt negribētu tumsā skriet vienatnē. Kaut kādus kaktus, pažobeles, liežmalas, caurumus žogos un tā, lai jautrāk. Un pievienoties var ik viens, es saprotu. Protams, ja vien jums patīk skriet stundu 20 apmēram laika, visu laiku klausīties, kā kāds pļāpā un skriet apmēram uz 6:30 un pieļaut, ka jūs fotografē. Man šķiet lielisks plāns otrdienas vakaram. Kad un kāpēc tu sāki skriet? Klasisks gadījums. Sāku es skriet 13. gadā. Precīzi 2. janvārī. Biju nolēmusi to kā jaungada apņemšanos sākt ar 1. janvāri, bet neredzu, 1. janvārī visi sporta klubi ir cieti, bet cilvēks jau nevar skriet nekur citur kā tikai sporta klubā, vai ne? Ziema taču ārā sniegs, un ja es kādreiz redzēju, ka kāds ziemā skrien, man likās, vai tie nabaga cilvēki, viņiem nav naudiņas sporta klubam. Un tā es saņēmos un sāku no 2. janvāra cītīgi skriet, lai nomestu 10 kilogramus, kas man bija lieki uzēdušies nejauši. Man tas izdevās 3 mēnešu laikā, bet tas ieradums skriet kaut kā bija iepaticies. Un kāds man sporta klubā pajautāja, kam tad es gatavojos, ja es te nāku un gan arī katru dienu skrienu vienā un tajā pašā laikā. Un es tā, kam es varētu gatavoties? Viņš saka, bet kā tūlīt maijā būs Rīgas maratons? Kāpēc gan tev tur nepiedalīties? Un es domāju, cik tas vispār ir? Tad es uzzināju, kādas tur distances, labi, 21 kilometrus izklausījās gan aizraujoši, bet vai dieniņi, tad taču ir jāsāk skriet ārā. Un ir palicis pēdējais brīdis, ir aprīlis, un tajā gadā ziema bija barga, un aprīlī vēl bija ledus un sniegs aprīļa sākumā, un es saņēmos, uzvilku slēpošanas kombinezonu, es nepārspīlēju ziemas zābakus un veicu savu pirmo skrējienu ārā. Pēc tam jau gan es pamēģināju to darīt arī treniņtērpā, kāds man bija uz to brīdi. Un viss, es biju ieguvusi atkarību līdz pat šai dienai. Un tad tu noskrēji šo pusmaratonu. Tās bija tavas pirmās sacensības. Noskrēju tā skaļi teikts, es viņu tā lēni notipināju un izskatījos tā kā nāvei parādā finišā, bet man bija ļoti liels gandarījums. Beigās man likās, esmu pasauli uzvarējusi. Skaisti. Jā, un kas notika tālāk? Tālāk es domāju, vai es varu to izdarīt labāk. Un tad es uzzināju par tādu Skrien Latvijas seriālu, kas tajā laikā bija. Varbūt viņš vēl pastāv, es pat nezinu.
Un piedalījos nākamajā. Katru mēnesi es skrēju kādā nākamajā posmā, un katru mēnesi man izdevās to arvien labāk izdarīt. Man likās, ka jā, un tad es sāku ar kaut kādus cilvēkus iepazīt, kas skrien, un tad likās ļoti interesanti jauna pasaule paverās. Un kopā ar to noskrienu, ko es jau pieminēju, kur tie koptreniņi, tiešām es ieguvu milzīgi jaunu paziņu loku, kur man bija pēkšņi tādi cilvēki, kurus es nekad dzīvē nesatiktu. Tur mūziķi, zinātnieki, armijnieki, kungs, kur vispār tādus vēl var satikt. Skrēja pusmaratonu, kurā brīdī bija nākamais solis maratons? No sākuma bija ultra, kā jau mums te klasiski gadījumi. Tikai pēc tam maratons. Maratons bija sanāka gadu pēc tam, kad es sāku skriet. Un kur bija pirmā ultra? Bija tāds ļoti jauks pasākums Igaunijā. Saucās Pēdējās nakts sapnis. Varbūt kāds viņu jau tevi te ir pieminējis. Tas ir tāds brīnišķīgs jaunā gada sagaidīšanas veids Igauniem bija, ka pēdējās 12 stundas vecajā gadā vienkārši tiek skriets 1 kilometra aplī. Un tajā kilometra aplī arī bagātīgi klāts galds ar dažādiem tur garšīgiem izstrādājumiem, cepumiem, mandarīniem un kakao. Un visi skrien cik var un cik grib, un finišā 12. ar salūtu virs jūras tas viss beidzas. Un cik katrs ir noskrējis ultru vai ne ultru, tas katra ziņā un gandarījums pēc tam liels. Tur brauca vesels autobus no Latvijas ar skrējējiem. Lieliska vieta, kur iegūt jaunus draugus un sagaidīt jauno gadu. Un kā tu atceries šo pieredzi? Pēkšņi ultramaratona 12 stundu skrējiens. Es atceros to, kā ziema, sniegs, svecītes aplī, daudz jauku cilvēku. Es pat, vienā brīdī gan es iedomājos, ka tagad visi mani radinieki sēž ar prosela bļodām, bet es te mocos kaut kādā, nekurienes vidū, bišķiņa asariņa noticē, bet tas laikam bija tāds viens vājuma mirklis. Un vai tu atceries, cik tu kilometrus saskrēji šajās 12 stundās? Kādus 90, varbūt tā. Un tas vēl pirms maratona, pēc tam skrienot maratonu, tas likās tā easy, vienkārši vai tomēr nē? Maratons bija vienkārši briesmīgs un noskrējis viņu nožēlojami. Skrēju Grankanārijā, kas man ir tāda īpaši mīļa skriešanas vietas, tur esmu ļoti daudz ko mocījusies, bet pirmais maratons arī bija tur. Jā, ultramaratons, maratons. Cik tev tagad ir ultramaratoni? Man liekas, ka varētu būt 38, tā es kaut kur skaitīju nesen. Kas ir tas, kas tevi piesaista ultramaratoniem? Kāpēc tu atgriezies? Un visdažādākajos formātos, gan takās, gan šajos stundu skrējienos. Kāpēc ultramaratoni? Nav ne mazākās jausmas. Man vienkārši, es domāju, ir smaga atkarība. Bet vai man ar to būtu jācīnās? Nav tāda sajūta. Tāda mīļa atkarība, jā. Jā, tāda sirdis ildoša, jo, kā tu vari aizbraukt uz kādu valsti, viņu izbaudīt, ja tu neesi tur kārtīgi cietis? Vai ne? Tā kārtīgi, lai iespiežās atmiņās. Tu atceries visu, ko tu tur redzēji. Runājot par ultramaratoniem, protams, šajā podkāstā es nevaru nepieminēt Rīga Valmiera 107. Tu skrēji pirmajos 3 atjaunotajos Rīga Valmiera, un 2014. gadā arī tu biji pirmā dāma. Kā tu atceries šos skrējienus un kā varbūt tie atšķiras no tā, kā tas šobrīd notiek? To pirmo reizi es atceros pat ļoti labi. Tas šķiet, ka bija uzreiz pēc tās pirmās ultras. Kaut kad parādījās raksts Noskrien LV par šo vēsturisko skrējienu. Varbūt bišķiņ ātrāk, man pat grūti pateikt, bet ap to laiku parādījās Matīs ieraksts par šo skrējienu. Un man likās, ak, Dievs, tas gan ir kaut kas tik episks, cik žēl, ka nekas tāds nenotiek tagad mūsu dienās, jo es gan gribētu pamēģināt, un kur gadījies, kur ne, pēkšņi šis skrējiens tiek organizēts. Es pieteicos, man liekas, viena no pirmajām, es tā ceru, es
Kā vien ieraudzīju, tā pieteicos. Man likās, tas man ir jāizdara. Kas gan varētu noiet greizi, vai ne? Un tad tā varbūt bija tāda mana pirmā apzinātā ultra, jo tajā Igaunijā es biju aizbraukusi vienkārši ballēties, bet šī bija tāda, kurai es tā morāli gatavojos. Es biju sagatavojis lapiņas uz katru to posmu, cik man ir jānoskrien tie kilometri, un pēc katra tā posma es to lapiņu sadedzināju. Un es skrēju varbūt tikai daļu no tā. Man liekas, ka es vismaz vienu posmu pilnībā biju ieplānojis iet un gāju. Jo, kurš tad var noskriet 107 kilometrus? Kurš to grib darīt vispār? Bet pie beigām, kad es uzzināju, ka no tām 5 meitenēm es tā kā esmu ar visu savu iešanu ātrākā, labi man, ka neviens cits stiprāks nav ieradies. Un tā, es iekļuvu kaut kādā vēsturiskā rindiņā ar to, ka esmu pirmā, kas to veikusi atjaunotajā variantā. Pēc tam jau sekoja vēl, ne tikai 2, sekoja 3 šie skrējieni. Ar katru nākamo man izdevās tā kā noskriet labāk, bet pēdējā gan es izstājos ap 60 kilometriem. Jā, es pat nezinu, man liekas, ka man tur kaut kas sāpēja, bet šīs lietas man ļoti ātri izdzēšas no atmiņas, kas ir bijis kaut kas neveiksmīgs. Vai toreiz tajā pirmajā reizē tas bija tieši tā, kā tu biji stēlojusies, kā tas būs? Grūti atbildēt. Man liekas, ka jā. Es nezinu, es tā kā baigi uz priekšu nekad nedomāju, kā būs. Pēc tam gan man patīk kavēties atmiņā un pierakstīt visus savus iespaidus un ar šiem pierakstiem dalīties arī ar visiem, kam nu vien kaut kādas tādas muļķības interesē. Bet pirms tam tādas beigās ekspektācijas, piemēram, cik es ilgā laikā to varētu izdarīt, to es nekad nevaru prognozēt. Es nekad nezinu, kad es sajiešu pilnīgā mīkstmiesī, vai arī, kad man viss sajies tik labi, kad nebūs problēmu. Vai ir bijusi vēlme atgriezties šajā skrējienā? Katru reizi, kad viņi to dara, es skatos un domāju, tas taču būtu tik forši. Tikai tu un šoseja un tas gaismas aplīdes priekšā, kuram sekot. Un tagad, tā kā es tomēr vairākus gadus nevarēju skriet, tad man likās, ka šis vairs nekad nebūs priekš manis. Tur 7 kilometri saulrietā ir man, vai tad nākamais, labi, pusmaratons ir man. Bet tagad jau liekas, ka varbūt es to tiešām kādu gadu atkārtošu. Nenākamgad tur man viss ir aizplānots jau. Pieminēji to, ka tev bija sajūta, ka iespējams tu nekad neatgriezīsies vairs skriešanā. Pastāsti, kas notika un kā tev tomēr izdevās atgriezties pie ultramaratoniem, pie skriešanas vispār? Tālajā 2019. gadā es piedalījos kādā patiesi lieliskā skrējienā. Es darīju to otru reizi. Tas bija Transgran Canaria 360, tāds piedzīvojumu skrējiens, nemarķētā trasē, 265 kilometri ar kaut kādiem ēlīgi daudz augstuma-metriem. Un darīju to jau otru reizi. Un tā gadījās, ka es ļoti smagi nokritu skrienot uz leju no klints. Man ļoti sasitu vienu celi. Un man nācās veikt operāciju, kas patiesībā nebija nekāda briesmīga operācija, bet kaut kā es nespēju pēc tās operācijas atgūties. Es vairs īsti nebija tas skrējējs kā pirms tam. Man tomēr visu laiku bija diezgan spēcīgas sāpes, un ja es arī skrēju, tad nedaudz un lēni, un tas bija nepatīkami. Un tad, es domāju, varbūt es varu padarīt arī kaut ko citu, un tad es pievienojos savam vīram viņa sacensībās. Viņš ir tā kā autobraucējs, kuram patīk braukt pa dubļiem, tāds trofiju reids, un es biju viņam stūrmanis. Tas nozīmē, ka man bija jāskrien pa dubļiem, jāvelk viņš un jāpalīdz mašīnai tikt ārā no grūtām vietām, un kā gadījās, kā nē, mana kāja iepinās vinčā, un tā tika nostiepts ar 2 mašīnām, un es ļoti satraumēju otru celi. Pēc tam skriešana kļuva vēl sliktāka, un
Nu, kopā man tika veikts vairākas ceļgala operācijas, dažas no tām bija tādas pavisam vieglas, un dažas tādas ne tik vieglas. Bet kaut kā tā gadījās, ka pēc tās pēdējās es sāku tā nopietnāk vingrot, pievērsties arī tai fiziskajai daļai, ko es līdz tam tā baigi nopietni nebiju ņēmusi. Satiku tiešām labu fizioterapeitu, tādu Jānu Lāci, tiešām liels paldies viņam, ka es vēl joprojām ar viņu kopā vingroju. Un tās kājas tā ļoti, ļoti, ļoti lēnām, bet viņas sāka atgūties, un es sāku drusciņu tipināt. Jā, pa vidu tur bija tādi brīži, kad bija fizioterapeiti, kas man teica, paga, bet tu vispār, tev tiešām daktars teica, ka tu skriesi, tava diagnoze, ar šo diagnozi cilvēki neskrien. Un ir tāds uzredzēšanās, tā kā es meklēšu kādu, kas man teiks, ka es varu skriet. Bet daktars vienmēr bija ļoti pozitīvi noskaņots. Viņš teica, ja tu gribi skriet, mēs tā kā izdarīsim tā, lai tu vari skriet, apmēram tā. Viņš pats skrējējis, man tas ļoti patika. Viņš saprata man to sāpi. Bet, nu jā, tas, ka tu varbūt ceri, ka tu varēsi skriet, bet tu nevari, jo tev visu laiku sāp tie ceļgali. Nu, tas diezgan demotivē, un tie sapņi paliek arvien pieticīgāki un pieticīgāki. Jā, tas bija arī diezgan viens no zemākajiem brīžiem. Tas bija saistīts ar to, ka tas Fokspēs tika izveidots, ka man vajadzēja kaut kādu plāksti veselītei virsū, jo tas bija tiešām smagi. Man liekas, ka nekas tā īsti nelīdz. Tā. Es arī izdomāju, ka man varbūt vajag treneri, kas mani pieskatīs skriešanā. Man bija bijis treneris agrāk, pirms visām lielajām bēdām, bet man likās, man vajag tādu, kas pats ir pieredzējis kādu traumu, varbūt viņš būs iejūtīgs pret mani, un tad es vērsos pie Andra Ronimoisa. Un viņš brīnumainā kārtā piekrita. Un tā, šos pēdējos gadus, es nevaru pateikt, cik es saku, man tie gadi galvā nestāv, bet kaut kā mēs tā lēnām cīnamies. Un ar katru gadu tie sapņi atkal viņi kaut kā uzpūšās. Tur bija viena ultra, tad divas ultras. Jā, es neesmu ātri, bet man tas vispār neinteresē. Tas, kas mani interesē, ir piedzīvojumi. Es gribu doties trasē un atgriezties pēc diennakts laimīga un iepazinusies ar kaut kādiem cilvēkiem un redzējis elpu aizraujošus skatus un esmu bijusi tajā lidojumā, jā. Lai pēc tam man ir kaut kāds brīdis, ka es par to varu padomāt. Un, cik tas bija forši, un kur mēs tagad tālāk dosimies? Jā, man ļoti priecēja šis tavs mani interesē piedzīvojums, nevis ātrums, jo es esmu arī šajā pašā klubiņā, un man liekas, tieši tie, kas ir tā saucamais lēnais gals, jā, tie redz un piedzīvo pilnīgi, man liekas, visus sīkumus un ko tie ātrie paskrien garām. Jā, bija šis zemais punkts. Viens ir tas, ka tu devies pie fizioterapeita, vingroji, tas ir tas fiziskais darbs. Ko tu darīji, lai mentāli sev tomēr palīdzētu un ticētu tam, ka atgriezīsies pie skriešanas? Kur tu radi sevī spēku? Es esmu ticīgs cilvēks, un man ar to nekad nav bijis problēmas. Tā kā, es zinu, ka tie sapņi, ko Dievs man ir devis, viņš man dod arī spēkus tos piepildīt. Tā kā, ar motivāciju man problēma nekad nav bijis. Tā kā, jā, ir grūtāki brīži, bet, tu tā kā paturi tās acis uz mērķi. Un, jā, es zinu, skriešana nekad nebūs nesāpīga priekš manis. Bet es neko citu negribu. Kamēr es neko citu negribu, es šo darīšu. Gribu ķerties klāt tādam lielam piedzīvojumam, kas notika pavisam nesen Korejā. Seulas 109 km skrējiens ar 4800 augstummetriem ar kontrolu laiku 28,5 stundas. Kur tu vispār rāvi šādu skrējienu? Vai tu ticēsi, ja es tev teikšu, man nav nejausmas? Viņš kaut kā pie manis atnāca. Kaut kur es viņu pamanīju.
Un nezinu, kaut kāda iemesla dēļ es par viņu sāku domāt. Un tad vienlaicīgi arī es pamanīju Transdžedžu, tas arī ir Korejā. Un tad es kaut kādu brīdi vēl domāju, šis vai tas. Un tad loģistika lika pievērsties šim Seulas skrējienam, jo tas ir pirmkārt otrā pasaules malā, pilnīgi cita kultūra. Es vienmēr braucu uz Kanārijām. Es tur esmu braukusi gan arī katru gadu skriet kaut ko briesmīgu. Vai kaut kur Eiropā. Bet, taču tas ir jāmaina. Ir jāredz kaut kas vairāk. Tur ir visas tās halucinācijas ir vienādas. Varbūt šeit ir kaut kādas savādākas. Ko atlika tikai pateikt trenerim, ka es grasos kaut ko tādu darīt un viss. Un atrast savu draudziņu ar kaut ko pabraukt. Jā, tā Koreja tā vienkārši nokrita no gaisa, vai tam varbūt saistība ar to, ka pēdējā laikā mūzikas topus ir pārņēmuši Korejas pops, vai? Iedomājies, nē, bija otrādi. Dēļ šīs te Seulas brauciena es sāku interesēties, ko tad tie korejieši tur dara pa dzīvi. Un nē, K-pops man kaut kā nepaņēma, bet K-drāmas, tās ir mīlīgas. Jā, tā tad nolēmi, ka piedalīsies. Pastāsti par to, kā tu atradi sev ceļabiedreni. Arī pilnīgi nejauši. Es kaut kā nebiju nemaz tā domājis, ka es tādā veidā atradīšu savu ceļabiedreni. Satiku Stirnabukā vienā pasākumā Ilzi Limanānim, sākām ļāpāt par dzīvi, un tad es viņai žēlojos, ka, kopš tās rojas 24 stundām man vispār ir zudusi motivācija skriet, jo, kas varētu vēl būt tāds šobrīd episks, kur doties, lai to pārspētu savu to sajūtu, to aizraujošo sajūtu, to piedzīvojumu sajūtu. Un tad, ir tur viens skrējiens, bet, viņš ir pāri pus pasaulē. Man nav neviens, kas gribētu uz turieni braukt. Vīrs ir pateicis, ka viņš nebrauks, tur draudzene skrienošā arī negrib. un tad Ilza tāda, braucam, bet, varbūt nākamgad. Tomēr tas ir jau pēc 3 mēnešiem, un labi, nākamgad. Un tad pēc 2 dienām viņi man raksta, braucam. Labi, braucam, un tā mēs aizbraucām. Aizbraucāt, tāls bija ceļš, un kā tu teici, ka tev šķiet vieglāk ir to visu lidojumu laiku skriet, nekā vienkārši lidot. Jā. Pastāsti vispār par Koreju, par iespējām ieradāties. Kas pārsteidza? Pirmais jau bija tāds interesants skats metro, ka cilvēki viņi ir tādi līdzīgi tērpušies, tādi, es nezinu, mēs smējāmies bioroboti, visi sejas telefonā, bet tad mēs sapratām, ka tas visnotaļ ir tāds laiks, kad visi brauc uz darbu, un tāpēc tu ir tikai tie, kas brauc uz darbu tik agri, bet vispār ļoti krāšņa vieta. Mēs jau nekur daudz nebijām, tikai tajā Seulā, bet viņi bija tik iespaidīgi un tik atšķirīgi no mūsu zemes. Man ļoti patika tas viss, kā viņi to prezentē mums. Jā, ieradāties vēl līdz startam dažas dienas, bet ēdiena tur pavisam citādāk nekā pie mums. Pastāsti par šo daļu. Es biju tik ļoti, noraizējusies, jo pavasarī es biju pieteikusies uz Tenerife Blue Trail, un tur man tik ļoti ar šo nesagāja. Es biju beidzot izvēlējusies citu salu, nevis Gran Canaria, bet Tenerife, un es kaut ko nelāgu apēdu pirms pašām sacensībām, un man bija vienkārši episkas vēdera problēmas, tādas, ka sapņos nerādās, un skaidrs, ka nācās izstāties diezgan ātri no skrējiena. Bet šeit, tāpēc es teicu, varbūt, ka mēs tur pirksim veikalā un tur kaut ko paši tur skatīsimies, bet, Ilze, jums viņi ir jāpazīst, lai neticētu tam, ka viņi nebija ar mieru samierināties ar šādu plānu, un mēs iegājām pirmajā atvērtajā ēstuvē, ko mēs redzējām, un pasūtījām tur visu pēc kārtas. Bet tiešām bija ļoti garšīgi, un brīnumainā kārtā ar mani nekas neatgadījās. Un tad, lai neriskētu ar sevi vēl vairāk, mēs līdz sacensībām turpinājāmies tikai tajā ēstuvē. Jā, man ļoti gāja pie sirds viņu virtuve. Tagad arī nedaudz pietrūkst šī garša vai kā? Jā, tīpaši, kad es atbraucu, man likās, tas bija tik forši. Jā,
Kā tu vispār gatavojies šim skrējienam? Tomēr takas ne pa jokam. Pastāst par treniņu procesu. Takas ne pa jokam. Treniņu process patiesībā ir visvieglākais no tā visa. Man taču ir treneris, tas ir viņa bizness. Viņam ir jādabūn gatavs tas, lai es tur varu izdzīvot. Un viņš bija uzdevuma augstumos un deva man plānu. Un es, protams, centos būt uzdevuma augstumos un viņu pildīju. Jo iedomājies, ko es uzzināju trenējoties pie Ronimojsa kunga, ka tas, ka man negribās, nav nekāds attaisnojums, iedomājies. Tomēr jādara, vai ne? Man arī reizēm negribās. Jā, un kādi tad bija šie treniņi? Tā bija Sigulda, tie bija garie treniņi, pastāsti. Protams, ka tā bija Sigulda. Vienkārši jau reizēm liekas, ka tā ir tikai vieta, kur cilvēki brauc ciest. Tā kā regulāri. Jā, sestdienās garais skrējiens, svētdienās kalniņi, augšā lejā pa trepēm ļoti necilvēcīgā veidā. Tad tas tika darīts, kas atlika, jo gribās taču izdzīvot tajās sacensībās. Ja tu aizbrauc, tad gribās redzēt visus tos 109 kilometrus, jo tur bija ko redzēt. Vai šim skrējienam, lai pieteiktos, tur bija kaut kāda kritērija, kaut kāda pieredze vai kaut kas, lai tomēr varētu pieteikties? Jā, tur bija vajadzīgs vai ITRAS reitings, kaut kāds konkrēts, neatceros kāds, vai UTMB punkti, kaut kādi konkrēti. Un man brīnumainā kārtā es pirms gada biju atgriezusies Gran Canarijā un noskrējis tur vienu mazu ultriņu. Ne no tām garākajām, bet to advanced distanci, 80 kilometri. Un man kaut kādi nebūtu bēdīgi, bet tie punkti bija un viņiem ar to pietika. Tā kā paveicās. Kas vēl ir jāņem vērā? Obligātais ekipējums, kas pastāsta dažas nianses varbūt par to? Obligātais ekipējums ne ar ko īpaši neatšķīrās no visiem mums jau pieredzētajiem, izņemot to, ka tur bija jābūt arī tāds luminiscējošs stienīts, ko tu vari tur salauzt un viņš spīd, kā to sauc. Tādam bija jābūt. Un vispārējais, kā jau vienmēr, krūzīte, aciņa, sedziņa, svilpīte un ēdienas, cik vari panest. Pēdējā brīdī es saprotu, ka organizatori bija izdomājuši arī lietus mēteli iekļaut. Jā, redziet, to pēdējo dienu arī briesmīgi lija, un viņam raizējās, ka mēs būsim nosaluši jau startā droši vien, un tad mēs skrējām meklēt pa veikaliņiem, ko tur vēl var ieķert. Dabūjām, izmetām uzreiz pie starta, protams, bet neviens viņus tur nepārbaudīja, tikpat labi viņi varēja arī nebūt. Bet lietus es saprotu, ka arī iepriekšējās dienās bija radījis plūdus, arī daļā trases, pastāsti, vai tas neradīja bažas? Bažas tas nedaudz radīja, bet, zini kā, kad tu skaties uz to trasi, tev galvenā doma man ir jāpieveic 109 km ar gandrīz 5000 augstummetriem. Tas, kas tur ar tiem plūdiem, tas varbūt ir organizatoru ziņā vairāk, viņi kaut kur mūs novirzīs, ja būs traki. Tā vismaz man gribējās domāt, jā. Tā nebija tā lielākā problēma. Protams, ka nevienam nepatīk sākt skrējienu lietu, tu tur stāvi startā, lietus gāž, un tu pēdējā lieta, ko gribās, ir tagad skriet, lai atgrieztos pēc diennakts kaut kad mājās. Nē. Kā veicās ar laika maiņu, vai izdevās izgulēties pirms starta dienās? Tajā virzienā mums tā problēma ar laika zonu maiņu nebija tik liela kā atpakaļceļā. Tas par laimi bija ok, bet tā pēdējā nakts tā bija briesmīga. Neviena no mums tā īsti nevarēja aizmigt. Es nezinu, it kā nebija satraukuma, bet arī aizmigt nevarēja. Tad jau sāk raigoties visādas vēdera problēmas un vēl sazina, kas, jā. Tāds, saraustīts tas miegs, bet, miegs man nav problēma, es varu arī neizgulēties, ja paredzēt tikai viena nakts. Ko ir pienākusi starta diena, dots starts, skrējiens sācies? Pastāsti, kā tev veicās trasē, kāda bija iespaidi? Trase. Es pat nezinu, ko es biju gaidījusi, bet tas, ko es saņēmu, droši vien nedaudz atšķīrās. Es laikam nebiju rēķinājusies, ka tas būs
tik ļoti pilsētā, jo visi tie kalni, pa kuriem mēs skrējām, viņi ir tā kā Seulā iekšā. Viņi agrāk ir varbūt bijuši kaut kādi robežu kalni tajā pilsētā, bet tagad tā pilsēta ar 10 miljonu pilsētu, viņi ir reāli apaugusi tur riņķī. Un mēs it kā esam tā kā, liekas, nekurienes vidū, bet tur apkārt ir pilsēta. Tu visu laiku esi pilsētā. To ir tā beig grūti aptvert to darot, jo ik pa brīdim tu redzi to pilsētu kaut kur no augšas un uzliekās kaut kas nereāls. Tiešām ļoti interesanti. Un vēl tās vēsturiskās būvs pa ceļam, tur tas Seulas mūris. Ik pa laikam tur gar viņu ir jāklumpačo un gadījās arī pat viņā ietriekties neganti. Un tā, kas mani pārsteidz ar to, cik viņas ir grūtas. Jo es pie kaut kādām takām esmu pieradusi tomēr, kā tur uz augšu, uz leju skraidulēt, kurš no virziens man tur labāk patīk uz leju, protams. Bet šeit, tur tie pakāpieni bija tik lieli, tie akmeņi tik lieli, kad uz leju skrienot, patiešām, es arī bez nojām to darīju, kurš tu ņems līdz nūjas, ja tev ir tikai rokas bagāžas kopuma dēļ paņemta. Bija tā diezgan trikī, tas viss brīžiem, nācās līdzsvaru zaudēt. Jā, nedaudz pārsteidza man šis ceļš. Nebija gaidījis tik tehnisku. Vai tu būtu darījusi kaut ko citādāk, kaut kā gatavojusies, kaut ko paņēmusi līdz citu, zinot, kā tev veiksies trasē? Nē, es nekad neko nenožēloju, kāda jēga. Es darīju, kā es darīju, bija rītīgi forši. Jā. Šie 109 km dalīti ar kontrolpunktiem. Cik tur bija apmēram tie posmi, pēc cik ilga laika bija kontrolpunkts? Man liekas, ka bija 9 kontrolpunkti, tātad 10 posmi kopā. Šķiet, ka kaut kā tā diezgan daudz. Viņi bija tā plus mīnus 9, 13 km kaut kā tā izvietoti. Jā, pastāstīju par kontrolpunktiem. Arī ēdiens atšķiras, saprotu, no tiem, ko Latvijas, piemēram, ultramaratonos piedāvā. Tostarp ļoti daudz ēdienu ar sarkanajām pupiņām. Es nezinu, kas tur viņiem ir tām pupiņām. Es reāli nesaprotu to ēdienu. Kā tas var būt kaut kas salds? Tas ir kaut kas tik sauss un negaršīgs. Bet tur bija diezgan laba dzērienu izvēle. Ja tur, protams, spēja izlausties ar elkoņiem līdz galdam un sev kaut ko ieliet. Jo kontrolpunkti bija reāli pārpildīti. Jo es esmu pieradusi, ka es esmu lēnais gals. Es skrienu tad, kad visi ir aizskrējuši un viss ir apēsts. Bet šeit es tā kā visu laiku esmu kopā ar cilvēkiem, kas man tā kā liek justies, ka es kaut ko nedaru pareizi, varbūt esmu ar kaut kādu īso distanci kopā, kas vispār notiek. Kāpēc tā ir? Bet tad pirmajos punktos man parasti ēdieni neinteresē, es pat neskatos uz viņiem, jo man ir pilns ar želejām, un kamēr viņas iet iekšā, kamēr viņas strādā, es neskatos ne uz ko citu. Es tikai iedzēru tos dzērientiņus un skrēju tālāk. Bet pēc tam jau kaut kur pusītē varbūt tuvojoties, tur jau nūdelītes, kuras, protams, ir jāēd arī ar bulīšiem, un tas tāds atsevišķs pārbaudījums ir pa ceļam, un tā, mēs sēžam visi pie galda, un es tur kaut kā ar tām nūjiņām, un tad es skatos, ka tā arī interesi cilvēku uz man skatās, kā te viņai sanāks. Tā, bet es varonīgi cīnījos, un man liekas, ka es sev pārāk neapkaunoju. Jā, bet tas bija interesanti. Un patiesībā, tur pamatā tur bija tie korejieši, vai vismaz, viņu tipa cilvēki, un tādi baltie ļaudis tur bija ļoti, ļoti maz. Un man īsti nebija ar ko pa ceļam runāties, tas man tā kā pietrūka, jo viņiem kaut kā ar to angļu valodu tur bija diezgan bēdīgi. Un savukārt man ar korejiešu valodu vēl bēdīgāk. Es biju dažas vārdus iemācījusies, bet, kad es kādam kaut ko teicu, man likās, ka viņi nevisai saprata, tā tad bija viss par velti. Bet tev izdevās kādā brīdī atrast kungu, ar ko kopā paskriet. Diezgan, es saprotu, ilgu laiku jūs skrējāt. Tas bija tik ļoti jauks džentelmenis. Viņš tiešām man izglāba dienu, jo man tajā brīdī bija tā, ka, es tiešām nevaru vairāk uz augšu. Es jau zināju, ka būs slikti, bet es nezināju, ka es būšu tāds mīkstmies. Tiešām vēl nav pat ir kaut kāda pusdistance, un es nevaru tajā kalnā vairs uzkāpt. Man ir tā 3 soļi, kuras varētu dibenu vēl piestatēt. Tā es vilkos uz priekšu tajā brīdī, un
Tā viņš no aizmuguras nākot, sāk ar mani runāt, un vispār man aizmirsās nogurums. Un mēs tur tālāk kopā diezgan tiešām ilgu laiku pavadījām. Un bija interesanti, jo es viņam varēju uzdot jautājumus par kaut kādām viņu lietām, par viņu kultūru un visu kaut ko tādu. Tā tomēr tā kā man tāda pirmā pieredze, kultūras apmaiņa. Bet viņš arī skaidroja, ka visticamāk, ka tie cilvēki runā angliski, bet par cik viņi uzskata, ka viņi nerunā angliski pietiekoši labi, tad viņi labāk tā kā, viņi kautrējas. Viņiem tā kā pieņemts tā, tad, ja tu neesi pilnīgi pārliecināts, tad neiesaistīties. Iespējams, jā, tā kā. Bet, šis kungs ļoti labi runāja angliski, tā kā man bija ļoti lieliski iespēja ar viņu izpļāpāties. Un arī tādu Korejas pieredzi no tāda vietējā. Tieši tā, jā. Es cerēju, ka būtu forši, bet, kāda gan ir garantija, ka es ar kādu tā iepazīšos un parunāšu. Forši sagāja. Nebeidzamie kāpumi un augstummetri, vai izdevās noķert arī šos skaistos skatus un piestāt un pabaudīt? Jā, gan gaismā, gan tumsā. Kad tu tur lien pa kaut kādu briesmīgu slidenu kalnu, un tad pēkšņi aiz līkuma tev paverās naksnīgā seule visā tās krāšņā, un tu vienkārši aizmirst, kur tu esi, un ar muti vaļā vienkārši els. Un, tā kā, tas bija to vērts, man liekas. Tas bija viens no skaistākajiem skrējieniem, kurā es esmu bijusi tiešām. Atgriežoties vēl nedaudz pie uztura tēmas, pēc šīm te daudz stundām un nebeidzamiem kāpumiem, kādā brīdī radās tomēr ķibele ar uzturu, un kā tu rakstīji savā aprakstā, tu izbaudīji to, ka banāns uz abiem virzieniem garšo vienādi. Pastāsti par šo, par nonākšanu mediķu rokās. Jā, tā man vēl gluži nebija gadījies. Līdz šim es nezinu, kas pie vainas. Mans kuņģis vienā brīdī man pateica stop, ka viņš neko vairs negrib. Tā it kā ir bijis, bet viņš nekad nebija tik ļoti man pretojies. Un es jau kaut kādu laiku mēs tur ar to cilvēku, es nespēju atkārtot viņu vārdu, viņš ir KH, līdz ar to kaut kādu brīdi jau cīnamies, gan viņam ir grūti, gan man ir grūti, viņš miega ciet, man nav spēka, jo es jau kaut kādu laiku nēdu, es nevaru neko dabūt vairs iekšā, jo pēdējā žēlē pirms kaut kādu laika, tā kā ar 5 piegājieniem gan arī apviemjoties ir iedabūt iekšā, bet kaut kā pēc tam vairs īsti neiet. Un kontrolpunktā es sev varu vienkārši liku ēst un dzert, un vienalga ko, lai ir tās kalorijas, rīsi, banāns, sula. Un tajā brīdī, kad mēs ceļamies, lai dotos prom, tas viss vienkārši krāšņi laužās no manis ārā, un es tur nekontrolēti vēmju, un par laimi tas ir tā kā bišķiņ nos no kontrolpunkta, un neviens mani tā neredz, izņemot to manu biedru. Bet tas jau arī ir tikai cilvēks, redzot šo krāšņo skatu. Viņš, protams, metās pēc daktera. Jā, tā kā no vienas puses nodevība, jā. Jo kurš gan nezina, ko dakteri var izdarīt ar apslimušiem ultraskrējējiem, bet no otras puses, mēs jau nezinām arī, ar ko tas var beigties, ja tā notiek, un ir jau tikai prātīgi tomēr neturpināt ceļu, ja tā pēkšņi atgadās. Tur cilvēks visu esi izvēmis, un tev tagad ir vēl viens kalns priekšā, un tu jau sen neesi ēdis, un tu turpināsi nēst, un spēki jau tāpat nav, tad nav tas prātīgākais turpināt. Vārds pa vārdam, un es pirmo reizi dzīvē nokļūstu ātrās palīdzības mašīnām, kur divas ļoti noraizējušās ārstes ar ļoti vājām angļu valodas zināšanām cenšas saprast, kur man iesākt. Jā, man sāka šausmīgi drēbuļi kratīt, un viss ir slikti, bet man jau galvā ir tikai viena doma, ko izdarīt, lai tiktu tālāk. Bet tā kā ārstes bija dabūjušas man tajā mašīnā ar viltu solot, ka es noteikti tikšu tālāk, kad būšu sasildījusies, tad liels bija mans tā kā šoks, kad viņi man paziņo, ka nē. Tomēr būs jāpaliek. Viņa man saka, tagad, ko jūs vēlētos tagad darīt? Es viņai saku, es vēlētos turpināt, un viņa izplūst smieklos un saka, nē, bet es jums to neļaušu. Likās, tas gan nav smieklīgi, kundzīte, bet
Bet man tiešām ir labāk, es viņai meloju, acīs skatoties. Un viņa man saka, nē, es redzu, ka nav. Un tā, mēs tur kādu stundu stīvējāmies. Un tur man tika mērīts viss pēc kārtas, un viss viņai likās slikti. Un, bet tad, kad man jau likās, tiešām nē, ir ziepes, un kā es vispār tikšu mājās no šitās vietas, es esmu kaut kur, es nezinu, otrā galā tālākajā, tur labi pāri pusē bija, bet tas tāpat ir, es nezinu, man ir nakts, man ir līdz transporta karta, bet transports jau vairāk neiet. Nebija 10, bet kamēr es būtu tikus lejā no turienes, gan jau, ka viņš arī vairs neietu. Bet tad jā, kaut kādā brīnumainā kārtā viņa man tomēr atļāva. Viņa teica, kontrolēks tagad šajā punktā tuvojas beigām, es veselu stundu esmu te notrālinājusi. Ja jūs tiešām vēlaties doties, labi, dodaties, bet tur viņa man lika visu kaut ko apsolīt, tur es pat neklausījos. Es tikai teicu, jā, protams, es to darīšu. Es visu darīšu, visu, ko jūs vēlaties, lai es saku, es jums teikšu. Tikai palaidiet mani. Un saka, vai tas ir prātīgi? Tas nav prātīgi. Nekad tā nedariet, mīļie cilvēki. Neklausieties, ko es jums te saku, bet man nostrādāja un es tiku no viņiem prom. Un tikko kā es esmu izgājis ārā no tā kontrolpunkta un no tās gaismas zonas, man ir tā sajūta, bļāviens. Un ko tagad? Man ir tik slikti. Es nevaru izstāstīt, cik slikti man ir. Ir pilnīgs mīkstmiesis, man nav spēka, man ir slikta duša. Man ir priekšā kaut kāds, kā man teica tas biedrs. Jo šis kalns varbūt ir zemāks, bet tas ir visstāvākais. Nācās kaut kā saņemties un vienkārši nokārtu galvu vilkties uz priekšu. Tā kā solis pēc soļa, tu vienkārši skaiti soļus, tā kā viens solis, vēl viens solis, ko es varētu uzlikt mūziku. Mūzika man ir tāds emergency variants, jā, viņa man tur ir aizmugurē. Bet man jau nav spēka viņu neatrast, neuzlikt, vispār domāt par to man nav spēka. Man ir tikai spēka domāt par to, lai es tagad izdzīvotu šajā sekundē, un varbūt arī nākošajā, cerams. Bet skat ko izdzīvoja, tika līdz kalna augšai, un tad jau tik traki vairs nebija. Bet es saprotu, ka pēc tam tu pārgāji soļos, ātri iešana bija tava taktika. Uz kādu laiku, jā. Es līdz pat 9. kontrolpunktam. Nē, es skrēju gan es tur pa vidu kaut kur vēl no kalna, bet, es centos vienkārši ātri iet, ar domu, ka varbūt, kad es nedaudz sataupīšu to enerģiju uz ilgāku laiku. Tas mans pārinieks biedrs bija solījis, ka kaut kur aiz tā kalna būs veikali. Un liela bija mana vilšanās, ka tie veikali nekur nav, ir kaut kāda nekuriet, kaut kāda nomala, kaut kāda pažobele. Es nezinu, kas tas ir, bet veikali tur netuvu nav. Jā, jo beigās veikals bija pirms paša kontrolpunkta, kur jau it kā kāda vairs jēga, bet es viņā iegāju. Man likās kafija. Es jums saku, ledus kafija ultramaratona laikā ir pats labākais, ko tu vari dabūt. Jo pirms tam bija tas biedrs uzcienājis, tas ir tik kolosāli, tev visas tās salkanās garšas noņem kā ar roku atņemts. Jā, un tad es par tādu sapņoju, bet es arī sapratu, ka man vajag kalorijas, un tad es dabūju arī kaut kādu saldu kafiju un kaut kādas vēl šņagas es tur nopirku. Un es tagad maksāšu pie kases un saprotu, bet man taču nav līdzi kartes. Es maksāju ar pulksteni visu laiku pa ceļam, bet pulkstenis man jau tur ir kaut kāds, viņam sarkans bļembuks, pat vairs neko neredzēju, viņam vēl kaut procents ir palicis. Jau tā, ka es nebūtu varējis uzlādēt, man vienkārši nebija enerģijas izņemt lādētāju. Ziniet, tā gadās reizēm. Bet jā, pulkstenis savu gulbu dziesmu nodziedāja, viņš izturēja un es dabūju savu kafiju. Sviedri noslaucīti, kafija dabūta. Sviedri 3. kārtā. Jā, un tad atliek pēdējais posms. Es saprotu, tev pat pēkšņi parādījās enerģija skriet. Pastāsti par noslēgumu skrējienam. Tur vēl pēc kafijas bija vēl 2 posmi, kurus es nogāju, vai bišķiņ paskrienot. Tie arī bija grūti. Bet beigās, pēc pēdējās vemšanas,
Jo es izpildījos arī pēdējā kontrolpunktā par laimi, tur liecinieku laikam bija tikai skrējēji, vai arī viņiem jau bija viena alga. Nu jā, es nezinu, kā pēkšņi es varēju arī paskriet, bet nebija tā, ka es būtu apēdus vairāk par 6 gumijlāčiem no tā brīža, kad es biju tajā ārsta kontrolpunktā. Bet tur bija tā ultra burvība, kad vienkārši pēkšņi var atnākt vaļā un pēkšņi rasties enerģija no neizskaidrojuma iemeslu dēļ. Es mēģināju saprast, kas vispār notiek, kāpēc es vēl neesmu nogāzusies un zaudējis samaņu, jo es tur esmu, es eju, bet es jūtos labi. Labi, es neriskēju skriet, jo man liekas, man nepietika spēka, bet varbūt vajadzēja mēģināt, es nezinu. Bija tāda jocīga sajūta, ka tāds pulksteņa mehānisms iekšā ir, un viņš darbojas, viņš nav apstājies, tā kā reizēm ir tā sajūta. Jā, es nevaru to izskaidrot, bet tas bija patīkams bonus galu galā pēc tā nepatīkamā brīža. Jā, bet arī tie pēdējie posmi bija skaisti, un tur bija ko redzēt. Jā, tā pilsēta ir skaista. Es visiem iesaku. Un finiša brīdis, kā to tu atceries? Finišs cauri brīnišķīgajam kanālam. Ja es būtu zinājis vai paskatījusies kartē pirms tam, ka finišs nav tur, kur gluži es domāju, ka ir finišs, kur ir finiša arka, bet viņš ir nedaudz iepriekš, kad beidzās brīnišķīgais gājēja celiņš pie kanāla. Es varbūt nebūtu tā stresojusi, jo es izskrēju no tā kanāla ārā, un tad es saprotu, ka man ir jālien kaut kādā metro stacijā un pēkšņi jāmeklē izēja uz laukumu, jo tur notiek kaut kāds cits skrējiens, tur ir miljons ar cilvēkiem, visi kaut ko skrien, vienkārši nebeidzamā plūsmā, viss tā satiksme ir aiztaisīta. Un es tajā metro stacijā, kur arī ir miljons ar cilvēkiem, tur vienkārši nesaprotu, kur izēja man ir vajadzīga, lai es kaut kur nonāktu, jo katliņš jau vairs nevāra, un tur it kā ir arī angliski rakstīts, bet vai es zinu, kur man vispār jānonāk, es pēkšņi vairs nezinu, kā mani sauc, un tad laikam kāds norāda virzienu, un tad es tieku ārā, bet tas jau ir rīktīgi aiz tā finiša, un tad man ir jāskrien atpakaļ, un tad ir jāskrien uz tiem vārtiem, un es tur tāda rīktīgi izbesījusies, man tur tās finiša bildes ir, briesmīgas, vienkārši es tur esmu vairāk tā kā izmisusi tāda. Jā, bet kamēr es vēl skrēju tajā kanālā un domāju par to, ka tas viss tūlīt beigsies, tad gan man bija tāds aizkustinājums, es tur pat aprādājos mazliet aiz laimes. Skaisti, pēc visa piedzīvotā trasē, vai ne? Vai ir kāds spilgtākais brīdis, tāds, ko tu noglabāji savās atmiņās no šī skrējiena? Man liekas, ka viens no tiem spilgtākajiem kā reiz ir tas interesantais cilvēks, ar ko es tur iepazinos. Es gan iepazinos pēc tam beigās ar vēl vienu meiteni, tā arī bija ļoti jauka. Un tas bija tas retais gadījums, ka es pati uzsāku sarunu ar viņu, jo man bija neizsakām garlaicīgi tajā brīdī, man gribējās ar kādu parunāt. Un viņa jau uzreiz man tur, es angliski nerunāju un tā, bet īstenībā viņa runāja pilnīgi normāli un mums sanāca forši papļāpāt. Tā kā var jābūt, ka ja es būtu vēl kādam piesējusies pa ceļam, tad man būtu vēl vairāk iespaidu. Vairāk kārt esmu šajā podkastā dzirdējusi, ka saka, ka ultramaratons ir par cilvēku un par cilvēkiem. Vai šeit arī bija? Tu piemini tieši tos posmus, ka tu skrēji kādu gabaliņu kopā ar cilvēkiem, vai tu arī piekrīti, ka ultramaratons ir par cilvēku? Es absolūti piekrītu, jā, noteikti, jo man arī ir daudz draugu, ko es esmu iepazinis tieši caur skriešanu, tā kā tas ir forši, tur ir cilvēki, kas tevi saprot un kurš tu saproti, jo viņi tur ir līdzīgi iemeslu dēļ. Lai kas viņi arī nebūtu pa dzīvi, viņi ir tādi paši kā tu. Tas, ko es gribēju, bet neatradu tavā aprakstā par šo skrējienu, ir pēc finiša satikšanās ar Ilzi. Kāds bija tas moments, kā jūs dalījāties savos piedzīvojumos? Kā tev to lai pasaka? Ievilkos es pēdējiem spēkiem numuriņā. Ilza tur guļ sapņo savu 3. sapni droši vien, jo viņa ir finišējusi vismaz 6 stundas ātrāk. Spēcīga sieviete. Un, tad, protams, man liekas, ka vai tik mēs nesākām ar kaut kādām žēlabām, protams. Ļoti svēta lieta. Bet, tā kā man ļoti pirmā lieta, domāju, ko gribējās, bija tā kā nomazgāt no sevis šīs 20
cik bija 6 un 40 kaut kādu tur minūšu ciešanas. Tad no sākuma man nācās izdarīt to, un tad nokrist uz mutes gultā, lai tikai dzirdētu no ielas, nu, ejam taču brokastīs, ir laiks iet brokastīs. Kaut kā tā, vai es atbildēju uz tavu jautājumu. Pēc tam, es saprotu, bija atjaunošanās, notika spā, burbuļvannas. Tajā pašā dienā jau mums bija ekskursija, mums bija jāiztaigāt pa Seulu ar gidu. Un, kad kādam pasaka, jā, mēs tikko noskrējām 109 km pa Seulu, visi tādi joko droši vien. Nu kā, 5 kādus vajag izkustināt, vai ne? Jā, tā kā mēs izbaudījām vēl visu, ko mums tur Seula paspēja sniegt, arī ēdienu tūri ar visādiem dīvainiem ēdieniem. Jā, forši. Tāds ļoti krāšņs piedzīvojums, vai ne? Brīnišķīgs. Es braukšu atkal nākamgad noteikti uz turieni, bet šoreiz es varbūt skriešu vienu citu skrējienu. Gaidīsim ar nepacietību atkal nākamo aprakstu. Vai ir kaut kas, ko tu par sevi iemācījies šajā skrējienā? Ka es esmu nelabojama? Nē, nu to es zināju tāpat. Jā, bija šīs te grūtības, cik ātri tās aizmirstas un kad jau ir plāni par nākamajiem skrējieniem šādiem līdzīgiem? Dievs, es atceros, ka es skrienu un man tā doma ir kaut kāda priekšpēdējā posma, man tā doma ir, šis ir tik pretīgi, es nekad, jo es atvičāju, nekad šo vairāk nedarīšu. Un tad es runāju ar to meiteni, par kuru stāstīju, un tad viņa man stāsta par to transdžedžu, man jau arī bija tas, ka Jēģis stāstīs par transdžedžu, un tāds, jūs sakat, ka tas ir foršāk, man vajadzētu to izdarīt. Man liekas, ka pirmo reizi man šoreiz bija tā, ka es par nākamo skrējienu domāju, jo skrējienu laikā man tā vēl nebija bijis. Neskatoties uz visu to, kas notika. Es ienīstu savu dzīvi vienmēr, tad, kad tas beidzās, un tad jāpiet ir vismaz dienai, lai tu izdomātu nākamo lietu, bet es jau pēdējā posmā par to domāju. Redz kā. Jā, vēl gribu pieskārties šogad maija beigās Rojā 24 stundu piedzīvojums, 163 km saskrēja, vai tev bija kaut kāds mērķis, ko tu gribēji sasniegt kilometros, vai tu ļāvies piedzīvojumam? Nu, sāksim ar to, ka šis nebija mans pirmais 24 stundu skrējiens, protams, un es zināju, kā es tur jūtos, un es arī zināju to, ka es sen jau biju sapratusi, ka es to vairāk nekad nedarīšu, ka tas vienkārši nav man, tas nav maniem ceļgaliem. Labi, tur aizbraukt episkā piedzīvojumā uz kalniem, bet 24 stundas, tas jau ir tā kā next level shit, tas ir, tu tur neko neredzi. Tur ir tikai tavi ceļgali, tavas pēdas un tas, kas ir tavā galvā. Tu tur nekādus brīnums nevar izdarīt, tev ir jābūt gatavam uz to. Un kāpēc es to darīju? Tikai tāpēc, ka man nesagāja tajā Tenerifē. Man likās, es esmu visu ziemu trenējusies, man taču kaut kur ir jāliek šī sava vilšanās ārā tagad, ka es to nevarēju izmantot. Un noriskēju. Es nebiju domājis, ka es tik ilgi varēšu paskriet, vai ka es tik daudz saskriešu, jo nopietni, es taču neesmu vairs skrējējis, es esmu tāds ballētājs, un es nesaku, ka tas ir pareizi vai nepareizi. Tā ir vienkārši tas, ko es daru. Man patīk piedzīvojumi un jautrība. Jā, man tā ir jautrība. Esot tur, tā kā tās stundas iet, un tad tu saproti, ka būs, kaut kas būs. Varbūt nebūs tik, cik būtu tur kaut kādiem, laikam, lai tu skaitītos kaut kas īpašs, bet tu kaut ko noskriesi. Un nebūs ļoti sūdīgi. Tu pat kāpi uz piedestālu? Es kāpu uz piedestālu, nebija atnācis neviens ātrāks, jā. Tās lietas notiek lēnajā galā. Bet tomēr tas nav attaisnojums. Tā tas notiek. Kā ir skriet 24 stundas? Vai tu ticēsi, es teikšu, ka forši? Ticēšu. Tas ir par skriešanu, bet tas ir savādāks piedzīvojums. Tas ir piedzīvojums sevī, tas ir ceļojums sevī, tas ir... tad tu sevi tā līdz galam vari iepazīt un saprast, kas tu esi un kas tu neesi. Ka tu neesi ne skrējējs, ne sportists, ka tu esi nožēlojams mīkstmiesis, kas mocās tad 24 stundas un cenšas izdzīvot.
Bet tev izdodas izdzīvot, un tad var papliķēt sev pa plecu un domāt, kad tu varēsi to darīt vēlreiz. Tajā brīdī man likās, ka nekad. Un kā ir tagad? Es jau esmu pieteikusies uz nākamo gadu. Uz roju. Tur tā labi sanāca. Ieraudzīju rojas telti, kā joka pēc pajautāja, vai tad jūs tirgojat lētas dalības. Es tirnu, kā viņiem ir stends. Un viņš saka, jā, tāpēc jau es te esmu. Kā tu neskries iepalētu. Tas joks, protams, var to nemaz nepieminēt. bet dalība man jau ir rokā. Lieliski. Kā tu atceries šī gada startu? Kā tev veicās šajās 24 stundās? Man liekas, palielam tā kā vienmēr. Visi kaut kur aizskrien, un es palieku ar sevi. Un tad visi kaut kur aizskrien tā, it kā rītdienas nebūtu. Bet viņiem jau savs biznes, viņi jau zina savu ātrumu un savas spējas. Es stipinu savējās. Man bija šoreiz tā gatavošanās, man bija bijusi tāda, ka es biju sastādījusi sevēšanas plānu, ko es biju iedavusi vīram un piekodinājusi, ka tas plāns ir jāpilda vienalga, ko es saku. Ja tas plāns netiks pildīts, mēs tikpat labi varam braukt arī mājās, jo, ja es neēdīšu, es neskriešu. Tas nav iespējams. Un man izdevās noskriet kaut kādas 6 stundas, līdz es sajūtos patiesi nožēlojami un nožēloju pilnīgi visu, sākot no izvēles jebkad sākt skriet un beidzot ar izvēli skriet šeit. Priekš kam. Un tas ir interesanti, ka ne jau tie ceļgali man traucē, kuru dēļ es varbūt piesargājos no tāda veida izklaidēm, bet tas, ka tu esi skrējis 6 stundas, tu sen neesi skrējis 6 stundas, viss tavs cilvēks, viss tavu būtību saka pietiek. Bet tu jau ne pirmo reizi esi 24 stundās, un tu zini, ka viss labākais jau vēl ir tikai priekšā. Tu tikai pēc tam uzzināsi, ko tu patiesībā vari. Un tad, kas mums palīdz turpināt? Cilvēki. Un tad es paskrienu ar vienu, paskrienu ar otru, parunājos ar viņiem, un tas laiks paiet ātrāk, un tu pat neredzi, kā ir pagājušas jau 12 stundas. Un tu esi nakts vidū un bez draudziņiem atkal galīgi bēdīgs, un vispār nekas nenotiek, un tu nezini, kā tikt tālāk. Bet man tam bija sagatavots līdzi mūzikas saraksts. Bija salādējusi sev dziesmiņas drosmei, vai kam. Es nekad neklausos mūziku. Es neklausos mūziku ikdienā, es neklausos mūziku skrienot. Jo man tas novērš uzmanību. Nav tā, ka man nepatīk. Man patīk, bet es pārāk dzirdu vārdus. Man tas tā kā izrauj no manām domām un novērš uzmanību. Bet šajā gadījumā es tur biju salādējis kaut kādas 3,5 stundas. Man kā reiz to vajadzēja. Šoreiz vajag novērst uzmanību. Jā, un es uzliku pēc tām 12 stundām to mūziku un kā varēju skriet tā kā bez sevis tā kā žēlošanas un bez izmisuma un bez dzīves ienīšanas. Un es varēju skriet visas tās 3,5 stundas. Bet tad, kad tas saraksts beidzās, tad man vairs nebija ko, neviena kabatiņa no kā kaut ko izvilkt ārā. Un tad nācās vien cīnīties tālāk. Un tad tur atkal bija cilvēki, un tad tur bija kombinēšana, skriet, skriet. Un tad pienāca mana maģiskā robeža, pēc kuras es zinu, ka man nekad vēl nav izdevies turpināt skriet 24 stundās, un tā ir 20 stundas. Pēdējās 4, tas ir no slikta līdz ļoti slikti vienmēr bijis. Un šis nebija izņēmums, un tad es tikai gāju tās 4 stundas, un tas laiks likās apstājies, un man viss bija slikti. Es nezinu, vai man jau kad izdosies uzlauzt tās 20 stundas, vai es tikšu jau kad tālāk, bet tāpēc es esmu pieteikusies. Jā, varbūt nākamgad, kāpēc ne? Varbūt arī, ka nē, varbūt tas ir mana robeža. Iespējams, ka tā ir, vai ne? Kaut kur taču ir robežas. Bet varbūt tas varētu tikt kādi pusstundiņi tālāk, kas zina. Ko tu teiktu skrējējam, kurš šobrīd prāto? Vai viņam arī pieteikties 24 stundu skrējienam? Ko ņemt vērā? Es neesmu labs ieteicējs.
Bet viņš jau ir uz tās domas, tur nav, tā nav ietekme, tur ir vienkārši, ko darīt, ko sagaidīt, ko ņemt vērā. Nu, bet tas, ka cilvēkam ir doma, jau nenozīmē, ka viņam ir tā kā spēja. Ok, ja viņš ir skrējies, ja viņš kaut ko jau ir garu noskrējis, jo nav tā, ka viņš ir noskrējis tikai pusmaratonu. Ko es viņam varētu ieteikt? Nē, nu karoks tev rokā, draudziņē. Ej un izklaidējies. Nu, jā, man nav nopietni ieteikumi, jo es neesmu nopietns sportists. Es nevaru jums ieteikt neko nopietnu, bet vingrojiet, stipriniet savas kājas un muguras un vēderus. Bez tā mēs nokļūstam tur, kur es nokļuvu, uz operāciju galda. Vingrošana, tad tev vēl bija mūzika, kas novērsa domas, runāšanās ar cilvēkiem, varbūt vēl kaut kas ir tavā tādā sarakstiņā, ko tu ņem līdzi? Jā, lai skrietu 24 stundas, tev ir jābūt gana interesantam cilvēkam, jo, lai arī tajā brīdī, kad tev nav neviens blakus, lai tev būtu interesanti pašam ar sevi. Ja tu nevari sevi izklaidēt pietiekami ilgu laiku, tev droši vien, ka nav tādos pasākumos, ko darīt. Jo, pat ja es nesatikšu to cilvēku, tad es izklaidēšu pati sevi. Un tā, tev ir jāvar ieiet tajā savā pasaulē iekšā un tur rosīties. Tā kā, jā, tas ir droši vien diezgan individuāli, bet par to ēšanu ir jādomā, jo neēdīsi, nekas nebūs. Un, protams, par vingrošanu un treniņiem regulāriem. Kā tev vispār patīk šis te formāts, ka ir jāskrien aplis pēc apļa? Un tas aplis ir kilometrs ar nedaudz vairāk metriem. Kā tev patīk? Man pret šo formātu nav iebildumu, jo es tā atceros sevi no bērnības. Tad, kad es biju maza meitene, es varēju stundām ilgi ar velosipēdu riņķot pa skolas stadionu, vienkārši domājot savas lietas, kamēr man bija jāiet mājās. Tā kā man tā nav, man vispār nekāda problēma. Protams, kad ir liels bonus, ja tev ir elpu aizraujoši skati pa ceļam, ko tu redzi uzkāpjot kalnā, bet ir arī liels bonus šim skrējienam, te nav neviena sasodīta kalna. Tu ticēsies, teikšu, man nepatīk kāpt tajos kalnos, man tiešām nepatīk, bet man patīk tas skrējiens ar tiem kalniem, bet man nepatīk pati kāpšana. Un ko tad, lai es daru, man ir jākāpja, man nav izvēles, bet šeit 24 stundās tev nav neviena kalna, tu vienkārši tur meditē pa apli, ritmiskā tempā, tur viss tev galvā sakārtojas, ieeja sevī, iznāc no sevis. Bet, ja kāds grib ļoti krāšņus piedzīvojumus, tad 24 stundu šajā pasākumā halucinācijas nevar dabūt, tas ir pa īsu. Tas ir tīri tāpēc, ka vide nemainās? Nē, tas ir vienkārši pa īsu, tu neesi gana negulējis, lai tev sāktu rēgoties kaut kas, jo lai dabūtu to, tad man vajag vismaz 2 diennaktis. Kaut kā tā. Ja kāds kāro ļoti krāšņus efektus saviem skrējieniem. Kas tavuprāt raksturo ultramaratonistu? Ar ko viņš atšķiras no citas skrējēja vai cilvēka? Tad ultramaratonistam ir ļoti īsa atmiņa. Kaut kāda nebūtu fiziska sagatavotība. Viņam noteikti ir sapņi, kurus viņš tā kā nebaidās meklēt, kā piepildīt. Un droši vien, ka lielai daļai no viņiem arī ir sportiskas ambīcijas. Tas nav mans bizness tur, bet kam ir, tam ir, man nav žēl. Katram jau tās ambīcijas savas. Jā, tā. Cerams arī, ka ir kādi no viņiem piedzīvojumi meklētāji, jo, dzīvojam taču tikai vienreiz. Vai atrodoties uz starta līnijas ultramaratonā, tu jūties kā mājās, kā savā vietā? Reizēm ļoti. Ir īpaši pēc tā lielā pārtraukuma. Ja es atceros, man ir tā kā, man skriešana dalās 2 daļās, pirms un pēc. Tad pirms man parasti bija satraukums. Kad bija ultramaratons un bija satraukums, tad tagad man ir tāds... Kā es novērtēju to, ka es esmu šeit, kāda tā ir privilēģija, ka es varu skriet, tā ir dāvana, jo padomājiet taču, ka ne visi to var izdarīt.
Un tad, kad es to neesmu varējusi darīt un esmu šo spēju atkal atgūsi, man tā liekas vienkārši nenovērtējama dāvana. Tas ir kolosāli. Tāpēc, jā, es reizēm startā mēdzu apraudāties, jo īpaši pirmajā ultrā pēc lielajām bēdām, kā es tās saucu, es raudāju tā kā, to starta koridoru visu, es nezinu, kā tas no malas izskatījās, cilvēks skrien ultrā un raud, kāpēc? Man likās, ak, Dievs, es atkal to varu darīt. Kāda starpība, cik ātri vai cik nožēlojami, bet es to varu darīt. Lieliski, tiešām tā arī ir un tiešām biežāk jāatcerās un jānovērtē kustības iespēja. Jā, gribu tev jautāt, kas būs tā dziesma, ko tu ieteiksi ultraspēka dziesmu playlistē? Pēdējā laikā man tiešām motivē Roksela dziesma Dream It, Do It. Tā, man liekas, ir konkrēti par ultramaratonu skriešanu. Jā, vēlreiz saku paldies, ka dalījies savā ultraspēka stāstā un gribu tev novēlēt tieši tā kā tajā dziesmā. To, ko tu vari izsapņot, to arī to var piepildīt. Un, lai piepildās tavi skrienošie sapņi. Hei! Tiekamies ultrās, vai ne? Tiekamies vispār aiz katru stūri.